Tālāk mēs aicināsim Olgu Kubiškinu un Sindiju Steinbergu no biedrības B-Sports, lai uzzinātu par viņu īstenoto Discovery U Inclusion projektu. Discovery U iekļaušanas projekti, šo projektu mērķis ir dot iespēju 18 līdz 21 gadus veciem jauniešiem ar ierobežotām iespējām ar sev zināmas organizācijas atbalstu doties ceļojumā ar vilcienu pa Eiropu, lai izzinātu Eiropu un tās piedāvātās iespējas, kā arī iegūtu vērtīgas zināšanas un pieredzi. Varu pats no savas pieredzes teikt, manas 2 nedēļas pavadītas, kuras pavadīju Discovery U braucienā, ir teiksim tā, vislabākās manā mūžā, un es būšu ļoti, ļoti priecīgs dzirdēt jūsu pieredzi, kā jums gāja. Tā kā sveiki, Olga, un sveiki, Sindija. Sveiki. Sveiki. Tā, mani sauc Olga, priekš šeit atrasties, paldies, ka uzaicinājāt. Jā, mūsu biedrība strādā ar cilvēkiem ar redzes traucējumiem, un jau bija veiksmīgi realizēts 2. Discovery U Inclusion projekts, un šodien es esmu kopā ar Sindiju, vienu dalībnieci no šogadēja. Mēs tikko pagājuši gadu, var teikt, decembrī bijām Discovery U mobilitātē, un jā, ceram pastāstīt vairāk. Jā, ko tad es domāju, sākam ar to, kā vispār jums radās tā ideja šajam iekļaušanas projektam, un cik bija grūts tas rakstīšanas process, kā tas viss apvienojās līdz beigās apstiprinātam projektam? Teiksim tā, mums bija mūsu biedrībai pieredze piedalīties Erasmus Plus apmaiņas projektos. Mēs vairāk kārt mēģinājām iesaistīties, būt aktīviem. Tad es pati mēģināju rakstīt kā viens projektas apmaiņas, diemžēl nebija veiksmīgi. Un tāda ļoti suprīga iespēja bija no JSPA, tas ir apmācības, un mēs ņemam dalību tajās, un tieši tur bija stāstīts par Discovery U. Un tad 2023. gadā mēs izdomājam, ka būs jāpamēģina un uzrakstīt Discovery U Inclusion projektiņu. Teikšu godīgi, tas bija sarežģīti rakstīšanas tas posms, jo nebija pieredzes tādas, un paldies, bija tāda superīga sieviete no JSPA, Ieva Grunšteina, laikam, es ceru, ka pareizi, kura man atbildēja pat vēlu naktī, 3 naktī, kad es rakstīju pirms jau iesniegt, vajadzētu, un viņa man atbildēja, Olga, piekuridzēt ar to vēl, Un tad kopīgiem spēkiem, kaut kā, ļoti labi, un šogad, kad bija, iesniedz jau 2. projektiņa, tad tā jau gāja vieglāk, un februārī iesniegsim vēl. Super. Pirmkārt, es domāju, noteikti arī jāuzteic JSPA par to, ka tiek sniegts tāds atbalsts visiem projektu rakstītājiem. Es pats arī esmu rakstījis projektu, un bez JSPA atbalsta būtu ļoti grūti to īstenot. Un vēl tas, kas iezīmējās, man šķiet, kad ir uzrakstīts tas 1. projekts, tad 2. jau ir daudz vieglāk īstenot. Bet pastāstiet varbūt par to jūsu ceļojumu, kur tad tas īsti bija, kur jūs braucāt, kā vispār radās maršruts un viss tas? Droši vien mēs varam pastāstīt par mūsu 2. Discovery U Inclusion projektiņu, kas noritēja decembrī. Tas jau sākās mums visa plānošana septembrī ar sagatavošanas posmiem. Teikšu godīgi, ir nedaudz grūtāk, jo mēs strādājam ar cilvēkiem redzes traucējumiem. Mūsu mobilitāte bija un visu projektu iesaistīti 4 jaunieši ar redzes traucējumiem. Dažiem bija, pieņemsim, sliktāka redze, dažiem nedaudz labāka. Un vajadzēja izdomāt tādas aktivitātes, lai būtu pieejamas visiem, un tādu maršrutu, lai katrs jaunietis varētu justies labāk. Un Sintija, es domāju, ka es iedošu mikrofonu tev, tu vari pastāstīt par savu pieredzi, jo, teiksim tā, pirma reize, pirma saskarsme, kā tu uzticējies mums, var teikt, un. Sveiki. Man ir uztraukums, neesmu pieradusi runāt pie mikrofoniem. Tātad es šobrīd esmu parastākā studentīte, un man ir slikta redze jau no dzimšanas. Man ir pirmā grupa,
Un Latvijā iedala 3 grupās, un pirmā grupa ir vissliktākā redze, trešā grupa ir vislabākā redze. Arī redzes problēmas. Un tur šajā projektā piedalījāmies 4 jaunieši ar redzes traucējumiem. Mēs sākumā bijām Kopenhāgenā, kur bija ļoti lieliski iespēja piedzīvot un arī paskatīties, kādas ir iespējas cilvēkiem ar redzes traucējumiem citās valstīs, jo man ir pirmās grupas invaliditāte, es pārvietojos ar spieķi, un tad man ir svarīgas vadlīnijas un arī pilsētas vides sakārtotība, un viņi arī ļoti, labi šķiro miskastus, bet tas ir svarīgi, tāpēc, ka dažreiz nav jauki centrāla tirgu vai stacijā, ieskriet sasistā stikla pudelē un tā visādas tādas it kā sīkas lietas, bet tas ikdienišķi ļoti traucē, un tad bija iespēja to visu paskatīties, kā tas ir citā vietā un kā viņi arī muzejus pielāgo un padara tos man interesantus, nevis tādus vienkārši apciemošanas vietu. Tur ir lifti ar pogām horizontāli un tā viss tiešām pārdomāts tā, ka es varētu pati mierīgi aiziet uz muzeju. Un arī manam draugam, kuram ir 3. grupas invaliditāte, viņš tur varēja braukt ar riteni pa pilsētu. Šeit tas īsti nav tik viegli. Viņiem tur arī var nomāt elektroriteņus, un tad mēs abi kopā un visi 4 ar slikto redzi varējām arī paskatīties, kā tas ir citās valstīs un vienkārši izbaudīt lielāku brīvību īstenībā no tā, ka tur ir attīstīti transporti un sakārtota vide. Un muzeji pielāgoti diezgan. Un tad mēs bijām Gēteburgā, tur arī bijām muzejā. Tur arī bija diezgan labi. Pēc tam mēs bijām Stokholmā un pēc tam Tallinā. Un visas tās vietas bija diezgan līdzīgas pielāgotības ziņā. Un Tallinā bija vecpilsētas maketiņš uz ielas, tāds no akmens un tā, un tad es varēju to pataustīt un saprast, kā tā pilsēta izskatās. Tas ir vislabākais veids, kā saprast pilsētu. Un tas arī viss par to, ko es gribēju stāstīt. Un varbūt kura no vietām, kuru tev sanāca apskatīt, tev vislabāk patika? Man vislabāk patika Kopenhāgena. Gan tāpēc, ka es tur nebiju bijusi, gan arī tāpēc, ka tur bija tās diezgan līdzīgas Stokholmai, bet tur bija, es nezinu, varbūt man iepatikās tā ideja par elektroriteņiem, kurus var nomāt, jo tur tiešām nemētājās neviens no tiem riteņiem, tā kā mums šeit Bolt skūteri. Un es regulāri atsitos pret skūteriem, regulāri sasitos zilas kājas, rokas. Tā tiešām bīstami man stūris ir vistrakākā daļa no tiem skūteriem. Un, laust viņus arī nedrīkst, bet cilvēki viņus turpina mētāt. Jā. Un cilvēkiem liekas, ka viņi noliek viņu trotuāru malā, bet man vajag tieši malas, jo tas ir mans orientieris. Es eju gar malām vai gar kaut kādām līnijām. Es nevaru iet vienkārši pa laukuma vidu un trāpīt uz pareizo savu eju. Un tad cilvēkiem liekas, viņi noliek malā to skūteri, bet tieši vieta, kur es uzskriešu virsū. Un tur riteņiem bija parkingu vietas, un viņi vienkārši nedrīkst tur novietot riteni vietā, kas nav parkingu vieta. Skaidrs. Un vēl es gribētu uzzināt, kāda bija lielākie izaicinājumi gan no Sintīs, gan arī no organizatoru viedokļa? Pašlaik es turpināšu. Un tad lielākais izaicinājums laikam bija savā ziņā to visu plānot. Tieši man personīgi, tieši kartes skatīties man personīgi ir diezgan sarežģīti, bet pārējais viss bija diezgan tāds pieejams. Jā, nedaudz paturpināšu.
Mums bija 2 sagatavošanas posmi, un kur tiešām arī bija tā, ka pirmā reize mēs tikamies ar jauniešiem, un bija tas apjukums, jā, kas vispār ir Discovery EU Inclusion, kam tas ir paredzēts, kāpēc, apmēram, Olga, ko tu no mums gribi, lai mēs paši kaut ko daram, jā, un tas tiešām tāds posms, ka tu mierīgi caur neformālajām kaut kādām spēlēm ievirzi, jā, to visu, lai tā kā jaunieši spētu paši interesēties, un pēc tam jau aizgāja, jā, ka tiešām ielūkoties kartēs, apskatīties, kā ar biļetēm, cik maksā, jā, plānot savu budžetu ceļojumu, un jā. Un sanāk, tu arī brauci līdzi jauniešiem šajā ceļojumā. Kā tas bija no tava skatījuma? Vai viss izdevās, vai bija kaut kas tāds, ko varēja labāk, un vispār, vai šajā Discovery EU Inclusion projektā arī sanāk lielākoties ceļot ar vilcieniem, vai tur ir plašāki pieejami citi transporta līdzekļi? Tas viss ir atkarīgs no maršruta plānošanas. Teikšu godīgi, mums sanāca, jā, tā kā pirmā reize rakstot projektu nedaudz nesaprašana par to, kā mēs varam izmantot vai nu tikai vilcienus, vai nu prāmjus, vai nu lidmašīnas un tā. Un pēc tam jau ar otro rakstīšanas projektu sapratām, jā, ka ir attiecinamas izmaksas, un tu vari pieteikt atsevišķi, tā kā, ja tev ir lielāka tā distance, kur tu nevari nokļūt, nu, pieņemsim, tu gribi no Rīgas aizbraukt uz Spāniju, nu, tu jau nebrauks visu to ceļu ar vilcienu, nu, nav iespējams. Tad tu vari izmantot lidmašīnu un aizlidot, un tad jau turpināt ceļu ar vilcienu. Tad šoreiz mēs arī izmantojam lidmašīnu līdz Kopenhāgenai, un tad turpinājām ceļu ar vilcienu. Ja? Tā kā tāds sakombinētais variants. Un vai dzīvošana, kā sanāk, kur jūs palikāt vispār projekta laikā? Mēs palikām vairāk kārt hosteļos, jā, un nu, tā kā bija diezgan normāls naktsmītnes. Mēs izvēlējāmies tā, lai atbilstu budžetam, jo šogad bija lielāks budžetiņš, bija 70 eiro katram jaunietim, ja, kas tā kā no tās summas bija uz to naudiņu dienā jāatrod dzīves vieta, kur palikt, ēšana un izglītojošās aktivitātes, muzeja apmeklējumi. Un teikšu godīgi, mums ļoti labi pietika tas naudiņas visām, ja? Neskatoties uz to, ka mēs bijām Skandināvijā, kur bija dārgāk. Skaidrs, un varbūt gan tev, gan arī Sintijai, kas ir tie lielākie iegūmi uzrakstot šādu projektu? Tā ir tāda, teikšu godīgi, ka mēs saliedējamies vēl vairāk, jā, savā starpā. Es tiešām abrinoju, ka Sindija un vēl 3 mūsu dalībnieki uzticējas, var teikt, man, jo tā kā man bija grūti gan rakstīt, gan organizēt, gan visu darīt, un tā kā gan viņi bija mans atbalstiņš, jā, gan es ceru es viņiem, jā, tā, lai mēs kopīgi varētu darboties, ceļot, uzticēties viens otram. Un tāds galvenais ieguvums, jā, ka mēs kopīgi izzinām, rādam iespējas un iekļaujamies sabiedrībā jo vairāk. Sindija, varbūt tu gribi paturpināt, pateikt? Mans galvenais ieguvums bija tiešām visu piedzīvot arī. Un es varu arī vairāk draugiem pastāstīt, kā bija muzejos, kā bija uz ielas, kā vide ir pielāgota un kā tur būtu, ja tur varētu dzīvot. Jo man interesē veidi, kā varētu kaut ko Latvijā varbūt mainīt, vienalga kurā jomā, kaut ko saistībā ar cilvēkiem ar redzes invaliditāti. Un tad, kad es meklēju YouTube vai kaut kur, tad lielākoties ir kaut kādas pamācības, ir diezgan maz pieejama informācija, diezgan grūti kaut ko atrast, un tad sanāk, ka bija diezgan maz zināšanas par to. Un man bija prieks izbaudīt tādu veidu tā kā patstāvību, jo viena ceļot es nevarētu. Tas būtu pārāk liels stress un pārāk liela atbildība pašai pret sevi, jo nevienmēr viss izdodas kā plānots, un
es vienkārši esmu lēnāka. Un jā, tad paldies par šo iespēju. Paldies. Tad vēl, Olga, tev kā organizatorei, tagad atskatoties, tu iedomājies, tu raksti savu pirmo projektu, vai tu līdz sāksi rakstīt, un tagad tev jau ir tā pieredze, ko tu citādāk darītu? Kas ir kaut kas tāds, no kā tu izvairītos, vai kur tu vairāk mestos iekšā, lai tas viss process būtu vieglāks un patīkamāks? Es zinu, ka es esmu no tiem cilvēkiem, kam vajag tādu struktūru, un pieņemsim rakstot projektu, ka tu gribi izdarīt visu tik perfekti, ka tu jau tā kā raksti, izdomā, kur mēs, kā mēs un tā. Es tā kā mēģinātu vairāk tieši šajā projekta dot jauniešiem to iespēju plānot un teiksim tā, rakstot projektu, tā kā ne tik strukturēti rakstīt, pieņemsim kādu ko un kā, bet tā, lai tiešām pēc tam jaunieši varētu paši izdomāt. Apzināties jauniešu vajadzības vairāk tieši. Jā, tieši tas aizgāja jau ar otro projektu rakstīšanu labāk, jā, jo sākumā, kad jaunieši tā kā padevuši ideju, un tad tā kā apmēram Olga izdomā tālāk, jā. Un kad tu pārņem to lomu, kad tu ej un raksti visu, izdomā pats, bet pēc tam es domāju, hei, es neesmu viena, man ir jaunieši, man ir viss ir kā tāds resursiņš, un ka mēs pēc tam jau varējām kopā plašāk, jā, tā kā visu to aprakstīt, darīt kopā. Forši. Un tagad ir izdevušies jau 2 projekti. Ir tas lielais jautājums, kas tālāk notiek, kā jūs domājat, vai turpināt šo pašu ceļu, vai iet vēl kaut kur uz citu projektu veidiem? Mēs noteikti iesaistīsimies vēl Discovery EU Inclusion, un šodien Sindija paklausījos un noteikti ieteikusi, ka Olga vajag kā viens, vajag apmaiņas arī, jā, kāda projektiņa, mēģināsim kopā izdomāt, jā, kāpēc gan ne? Prieks dzirdēt, veiksmi jums, paldies jums, ka šodien atnācāt un veiksmi jums tālākajā darbībā. Noteikti arī paldies jums, iedosim jums balviņu. Sindija, varat to paldies. Paldies jums. Jā, paldies. Vēl jautājumi noteikti. Varbūt ir kāds jautājums no skatītājiem. Jā, paldies. Bija ļoti interesanti klausīties. Un tiešām prieks, ka nauda aiziet šādam mērķim. Likās ļoti vērtīgs. Nebija baigi aizdomājies par bolta skūterīšu novietojumu un tādām lietām. Tā kā paldies. Man bija viena neskaidrība par, tika minēts, ka Dānijā liftos ir horizontālas pogas un ka tas esot stipri labāk. Varētu lūdzu paskaidrot, kas tas īsti ir, jo es īsti nesaprotu, kā tas ir domāts, kas tur Dānijas liftos ir tik daudz labāks nekā mūsējos. Paldies. Jā, tas ir domāts tā, ka cilvēki, kuri ir ratiņkrēslos, fiziski ir zemāk. Tā kā viņi ir īsāki un viņi sēž visu laiku. Es to tik dīvaini stāstu, tāpēc, ka es pieļāvu smagu kļūdu. Man ir 2 kursabiedri, kuri ir ratiņkrēslos, un es vienam no viņiem paprasīju, vai varētu mani pavadīt līdz kafijas aparātam. Jo es gribu nopirkt kafiju, un tur ir ekrāns. Es redzu ekrānu, bet neredzu neko, kas tur ir rakstīts. Un viņš mani pavadīja līdz tam aparātam, un es jau cerēju, ka viņš man palīdzēs nopirkt to kafiju. Un tikai tad, kad viņš reāli piebrauca pie tā ekrāna, es redzēju, cik augstu ir ekrāns aiziet vispārīgi. Un ka viņš nevar nemaz aizsniegt visu, kas vajadzīgs, lai varētu tiešām vienkārši pasūtīt kafiju no aparāta. Un par liftu pogām tas vienkārši ir ērtāk cilvēkiem ratiņkrēslos, ja liftu pogas ir horizontāli viņu līmenī, nevis vertikāli kaut kur uz augšu. Varbūt vēl kāds jautājums? Ne? Labi. Tad teiksim atkal paldies. Ļoti vērtīgi tiešām. Paldies.